Sveiki visapkārt! Tagad mēs pārējām pie diskusijas. Mums ir ļoti interesanta tēma. Es nevēlos konkurēt ar Hopsa kungu. Mums ir fantastisks ievads, lekcija, un tāpēc mēs pārējām uzreiz pie mūsu cienījumiem dalībniekiem. Sāksim ar Zani Petersons kundzi no Latvijas Republikas augstākās tiesas. Lūdzu, jums vārds. Tad mani, jā, viss kārtība. Diskusija būs angliski, tāpēc arī es runāšu angliski, stāstot to, ko es jums vēlējums pastāstīt. Tad Hops kungs jau pastāstīja vairākas lietas, un, domāju, pati interesantākā lieta, kas mums šeit Latvijā ir bijusi par negodprātīgu nolūku, ir par lācīti ķepainīti, par konfektēm. Es domāju, ka jūs visi atpazīstat šo te preču zīmi, jo tā ir ļoti labi zināma preču zīme, tā tika lietota sen jau pirms reģistrācija, bet ļoti interesanti apstākļi, un tas ir kaut kas tāds, ar ko daudzas valstis varbūt arī nesaskarās, jo tas ir kaut kas tāds, ko apstākļus ietekmēja padomju okupācijas laiks. Un es domāju, Lietuvas un Igaunijas kolēģi noteikti arī var to iedomāties. Mums bija jautājumi par prečzīmēm. Tas padomju okupācijas laika ietekmē, ko darīt, kad ir šī te pāreja no padomju ekonomikas un mēs ieguvām neatkarību, un tad mums ir tirgus ekonomika, tad plānveida ekonomika un tirgus ekonomika, ko mums darīt ar prečzīmēm un kā rīkoties. Situācija jautājums bija par Latvijas uzņēmums Laima, kas ir pats zināmākais saldumu šokolādes ražotājs Latvijā, un Krievu uzņēmums Krasnieka ķebra padomju laikā. Latviešu uzņēmums izmantoja šo prečzīmi, jeb ražoja konfektes ar šiem elementiem, nedaudz mainījās attēli, bet vairāk vai mazāk. Tā nav vienīgā reģistrētā prečzīme, bet tātad ar šādu te iepakojumu Krievu uzņēmums arī izmanto vairāk vai mazāk to pašas, arī variācijas, nedaudz citas krāsas, mazliet tumšāka zila krāsa, bet vairāk vai mazāk tas pats zīmējums, un zīmējums ir Šiškina glaznā Rīts mežā, kur pēc glazna ir apskatāma mākslas galerijā Pēterburgā. To tiesa noteica, ka Latvijas uzņēmums to izmanto kopš 1945. Gada ļoti ilgi, bet Krievu uzņēmums to izmanto Krievijas teritorijā, Krievijas republikas teritorijā. Latvijas uzņēmums padomju laikos ražoja šo konfekti ar šo attēlu Latvijas teritorijā. Un pēc padomju savienības sabrukšanas uzņēmums turpināja ražot šīs konfektes, bet Krievu uzņēmums sacīja, nē, mēs vēlamies reģistrēt mūsu pašu prečzīmi arī Latvijas teritorijā. Un es jau uzreiz pateiktu rezultāts, un pēc tam izstāstīšu, kā tiesa līdz tam nonāca. Latvijas tiesas visās trijās instancēs piekrita, ka tas nav iespējams. Latvijas uzņēmumam ir tiesības izmantot šo prečzīmi šeit Latvijā, un prasība bija attiecībā uz šo negodprātīgo nolūku no abām pusēm, jo abas puses kaut ko bija reģistrējušas Latvijā, tad šo foto ar nelielām variācijām, un katra no pusēm vēlējās reģistrāciju, tad padarīt otras puses reģistrāciju par nederīgu un spēkā neesošu. Latvijas tiesa, ko viņi sacīja, tad galvenais jautājums, vai reģistrācija ir negodprātīgos nolūkos, vai tā ir no Latvijas puses negodprātīga rīcība, un bija pretprasība no Krievu uzņēmuma, un ko tiesa sacīja? Tiesa teica, jā, Krievu uzņēmums pamatojas savu galveno argumentu ar
ar faktu, ka viens no faktoriem, kad jūs vērtējat ļaunprātīgu rīcību vai negodprātīgu nolūku, tad jautājums ir, vai pieteikuma iesniedzējs reģistrācijas laikā zināja, ka trešā puse, jeb kāds vēl izmanto līdzīgi tādu pašu vai identisku preču zīmi. Un viņi teica, jā, jūs zinājāt, ka mums ir reģistrācija Krievijā šai prečzīmei un citās valstīs šai pašai prečzīmei. Jums nevajadzēja to reģistrēt Latvijā. Tas bija Krievijas puses arguments. Un tiesa nepiekrita, atsaucoties uz vairākiem tiesas nolēmumiem un arī vispārējās tiesas nolēmumu. Galvenās, protams, bija par tad jūs noteikti zināt šos te šokolādu fabrikēnu Lindt un Sprungu lietas un šos te nolēmumus par negodprātīgu nolūku. Viņi sacīja, jā, bet kas tiek teikts, jā, tas ir viens no faktoriem, bet tomēr ar to nepietiek, lai tā būtu negodprātīga rīcība un jāpaskatās uz vairākiem faktoriem. Un šie faktori varētu būt pieteikuma iesniedzēja vēlme novērst, ka trešā puse izmanto šo te preču zīmi un juridiskās aizsardzības meklēšana attiecībā uz preču zīmi un arī izcelsme, zīmes izcelsme un tā radīšana. Tātad vēsturiski ir tā, ka ļoti svarīgi ir šis vēsturiskais jautājums, un šī konkrētajā gadījumā tas bija ļoti svarīgi, un tas bija tas, ko tiesa sacīja, ka ir ilgstoša un netraucēta šīs prečzīmes izmantošana Latvijā, vismaz kopš 1945. gada. Tā ir kļūst par ļoti labi zināmu prečzīmi. Pirms tā bija reģistrēta un arī pēc reģistrācijas. Tiesa lēma, ka tā nav ļaunprātīga rīcība, jo uzņēmums ir izmantojis šo te prečzīmi ļoti, ļoti ilgstoši, un patērētāji asociē šo te prečzīmi ar Latvijas uzņēmumu Latvijas teritorijā. Paldies! Paldies, Petersons kundze, tiesnese. Tagad es gribētu dot vārdu mūsu nākamajam paneļa diskusijas biedrām Agnieška Guļadovska. Piedodiet, ja es nepareizi izrunāju. Bet viņa ir no apelācijas tiesas Varšavā, un viņa arī prezentēs skaidru lietu no Varšavas apgabala tiesas. Labdien, un man ir gods būt šeit. Paldies, ka organizējāt un paaicināt. Es gribētu prezentēt lietu, kuru, manuprāt, ir diezgan tipiska. Un tā būs par ļaunu nodomu, tad kas ir tie faktori, kurus izvērtēja tiesā, lai nolemtu, ka tas ir ļauns nodoms tajā pieteikuma brīdī. Tā bija lieta Varšavas tiesā sākotnēji, un patiesībā bija jau pieminēts pirmajā prezentācijā šodien, bet mēs par to runāsim arī tagad pašās beigās. Paskatīsimies uz lietas faktiskajiem apstākļiem vai faktiem. Multiselect. Kas tas ir? Tā ir daļa pieņemšanas darbā procesa policijā. Tas ir tāds tests, kas psiholoģisku predispozīciju novērtē, strādājot stresa noturība, spēja sadarboties un tā tālāk. Un tā ir bijusi piemērota kā obligāta procedūra jau kopš 2005. gada, lai pieņemtu darbā policijā. Un kandidāti ir vienmēr uztveruši to, ka tas ir diezgan grūti nokārtojams tests un arī neparedzams. Un tieši tāpēc bija arī tirgus šiem sagatavošanās materiāliem, kas varētu palīdzēt kandidātiem, policistiem, topošajiem, sagatavoties, nokārtot konkrētas testa daļas. Un daļa no šiem materiāliem tad bija diezgan populāri kandidātu vidū. Un kopš 2009. gada līdz 2018. gadam tika piedāvāti tirgo dažādi materiāli, piemēram, grāmatas ar skaidrojumiem par to, kā strādā multiselect pati sistēma. Bija īsfilmas, kas pieejamas youtube.com platformā un dažādās citās mājaslapās un formos, kas bija veltīti policijas amata kandidātiem.
Atbildētājs bija bijušais policists, kas pirms 6 gadiem ir devies pensijā, un bija tāda grāmata, viņš sarakstīja, kas bija veltīta multiselect testa sagatavošanai. Tur bija jautājumi no iepriekšējiem gadiem, un viņa paša dienesta laikā viņš arī bija iesaistīts darbā pieņemšanas rekrutēšanas procesā. Un tur viņš izklāstīja būtībā savas zināšanas, un šo te grāmatu piedāvāja gan tradicionālā formā, gan elektroniskās grāmatas formā. Un tas nosaukums bija kaut kas tā kā multiselect vai multiselect teksts, vai arī kā sagatavoties multiselect. Tas ir bijis pieejams tirgu kopš 2009. gada. Aktīvi to ir promotējis arī pats atbildētājs mājaslapās, fórumos. Tā bija veltīta tātad policijas amata kandidātiem. Un šajās mājaslapās tad arī, protams, ka vārds multiselect tika izmantots arī reklāmas nolūkos un arī nosaukumā. Bet kas notiek un kāpēc es atsaucos uz laika posmu no 2009. līdz 2018. gadam? Kas notika 2018. gadā, 5. jūnijā? Pieteicējs, jau viņš nebija vēl tajā laikā, bet vēlākais pieteicējs bija reģistrējis preču zīmi multiselect. Un tā bija vārdiska. Tad tā bija reģistrēta kā dažādās sadaļās, produktos un pakalpojumos. Un tas bija tādas profesionālas padomnieku pakalpojumu, datorprogrammas un tiešais grāmatas. Un tika jautāts pieteicējiem sniegt vairāk informācijas. Intelektuālā īpašuma biroja Eiropas Savienības tika uzdoti par dažādiem jautājumiem par to, kā tika kropļota konkurence. Un tāda bija pieteicēja liecība, ka tas neietekmēja brīvu kompetenci. Mēs neatņēmām citiem iespēju iegūt informāciju, un tā tas tika reģistrēts. Nekavēties uzreiz pēc tam pēc reģistrācijas, preču zīmes īpašnieks vērsās ar maksājumu kompensācijā pret visām pusēm, visiem uzņēmumiem, kuri ir izmantojuši terminu multiselect, un tika pieprasīti vairāki tūkstoši eiro par katru mēnesi, kad ir izmantot preču zīmi multiselect. Bet tas jau nebija viss. Savā mājaslapā viņi prezentēja to, ka citi, kas ir izmantojuši multiselect, ka viņi to ir izmantojuši nelegāli. Tātad būtībā paši jau veikuši tādu kā vērtējumu un parādījuši arī to, ka viņiem ir reģistrācijas certifikāts un visdažādākie citi materiāli ar multiselect vārdiem. Un tad tur, kur būtu izmantots multiselect citādāk nekā atbilstoši viņu reģistrācijas aktiem, tad tas ir neatbilstoši. Un arī vēl tika sagatavota datorprogramma un elektroniskās grāmatas. Es gribu tikai atgādināt par to, ko nosaka likums, tieši tāpat kā esošais un arī iepriekšējais, ir tas, ka preču zīme deklarē balstoties uz pārkāpuma procesu, vai pieteicējs ir rīkojies ļaunprātīgi pieteikšanas brīdī. Un bija arī pretprasības process, jo Eiropas Savienības likumā tas nav noteikts, bet tas ir aktuālajā un iepriekšējā jau bija dažas svarīgas lietas, kas jau tika pieminētas, procesi, un šos procesus jau ir pieminējuši iepriekšējie runātāji, ko Eiropas Savienības tiesa ir norādījusi. Ir to, ka identitāte vai tuva līdzība ar jaunu reģistrētu preču zīmi un preču zīmēm, kas ir izmantotas iepriekš, identitāte un līdzība starp pakalpojumiem un precēm, kas ir svarīgi. Arī šāda dimensija tas saglabā šodien. Ja preču zīmes īpašnieks zina, vai arī viņam vajadzētu zināt, ka reģistrācijas pieteikums ir iesniegts, tad trešās puses lietotāji ir tādi, kurus varētu sajaukt ar līdzīgām preču zīmēm vismaz vienā dalībvalstī, ņemot vērā iepriekš izmantotās preču zīmes un attiecīgi preces un pakalpojums. Šis nodoms, šo nodomu nevar aizsargāt. Nodoms ir
atņemt iespēju trešajām pusēm izmantot preču zīmi, kavēt konkurenci, noņemt šo konkurentu no tirgus vispār, bet īpaši, bet ne tikai, ja īpašnieks nepiedāvā nekādus pakalpojumus un preces pats. Un tas tika pieminēts jau arī lietā Šokolāde un fabrika un Lindt un Sprunglī. Tā ir diezgan veca jau lieta, bet arī te jau tā tiek uztvērta kā tāds stūrakmens būtībā vai pagrieziena punkts ļaunprātības jomā. Un ko tad apgabala tiesa Varšavā piemēroja? Tika salīdzinātas šo preču zīmju līdzības, tās bija reģistrētas, tās bija vienādas, un iepriekš Multiselect tika izmantots jau vairākus gadus. Konkurenti to izmantoja un nebija reģistrējuši. Tieši tāpat tika arī salīdzināta līdzības ar pakalpojumiem, tās ir datorprogrammas kandidātiem, policija pret, piemēram, tad kaut kādām grāmatu reģistrācijām. Un kandidāti bija arī šī mērķa auditorija. Tas, ko preču zīmes īpašnieks zināja, vai viņam vajadzēja zināt, viņam bija tas jāzina. Un par to, ka šādas preču zīmes eksistē tirgū pirms pieteikuma iesniegšanas. Tas bija jau ļoti populāri fórumos. Fórumi bija speciāli vērsti uz šo te policijas darba kandidātiem. Tas bija iepriekš arī bija sadarbība starp preču zīmes īpašnieku un viena no uzņēmējiem, kurš Multiselect zīmi izmantoja jau vairākus gadus pirms tam. Arī uz to tika norādīts, un tiesa arī nolēma, ka nodoms bija ļaunprātīgs, un tās nav jāpasargā. Līdz ar to kādi faktori vai kādi 3 faktori bija noteicošie. Pirmkārt ir tas, ka bija tieši pieprasījums ierobežot vārdu izmantošanu Multiselect uzreiz, nekavējoties pēc reģistrācijas. Un tas ir pilnīgi pretēji tam, ko teica reģistrācijas procesa laikā. Pilnīgi pretēji tam, kādu sniedza viņi EU IPO. Un arī kā imitāciju vai kaut ko nelegālu viņi prezentēja arī šo te konkurentu piedāvājumu. Un līdz ar to tiesa nolēma, ka šī preču zīme ir nederīga, un attiecīgi 2021. gada 7. oktobrī tiesa izlēma to, ka tiesa izbeidza galveno lietu vai procesu. Process tika atsaukts un tikai daļēji bija noslēgta pretprasības process, sakot, ka preču zīme ir jāpaziņo par nederīgām. Un kā ir pārējo, tad tiesa izlēma par to, ka ir jālūdz šie jautājumi, pagaidu jautājumi, kas tika minēti jau pirmajā prezentācijā šodien. Tātad, vai var būt spēcīga saikne starp pretprasību un galveno prasību. Un tad arī tagad mēs to uzdodam jautājumu, ka nav nepieciešama šī spēcīgā saikne un pretprasībai, jeb pārējai pretprasībai tā ir jāizlemj. To ir jāizlemj. Un tāds pieteikums ir, lai pilnībā izbeigtu šo procesu. Tātad vispārīgi ir tā, ka lemjot par šo ļaunprātību, nodoms bija izmantot ļaunprātīgi preču zīmju sistēmu, izmantot preču zīmi neatbilstoši tās funkcijai, kā arī iepriekš tika minēts prezentācijā. Un paldies par jūsu uzmanību. Liels paldies, un pirms es pārēju pie nākamā panelista, es vēlos īsumā pieminēt, ka ceru, ka jums būs jautājumi, ko mēs varēsiet uzdot paneļa dalībniekiem, un tos uzdosim pēc veicamās prezentācijas. Un tagad vēlos dot vārdu Andrejam Stekakungam, kurš ir Eiropas Savienības vispārējās tiesas juridiskais sekretārs no Luksemburgas.
Liels paldies! Vēlos pateikties pasākumu organizatoriem, Zanai Petersons kundzei un visiem organizatoriem par to, ka uzaicinājāt man piedalīties šajā lieliskajā pasākumā. Man ir liels gods būt šeit klāt. Es nerunāšu gari. Un nerunāšu par to, kas ir slikti vai kas ir labi. Ar prečzīmēm rītā mums būs nedaudz vairāk pārskats. Es šodien vēlos tikai pastāstīt par 3 dažādām lietām, kuras es uzskatu par ļoti svarīgām saistībā ar negodprātīgu nolūku un ļaunprātīgu rīcību. Mēs varam sākt beidzamo 3 gadu laikā ar daudz šādu lietu. Un, ja mēs atskatāmies 5 līdz 10 gadu vēsturē, tad atrast labu tādu lietu, par kuru runāt, nav tik viegli, bet tagad varbūt puses ir sapratušas, kas ir negodprātīgs nolūks, vai varbūt ekonomika ir mainīsies, ir jaunas iespējas cīnīties, un tagad šādu lietu mums ir stipri daudzi. Tad mēs jau esam no iepriekšējiem runātājiem dzirdējuši dažādas iespējas, kad ir, kādas ir dažādas lietas, kurām tiek pievērsta uzmanība, runājot par negodprātīgu nolūku. Hopskungs par to minēja, bet tas, ko es vēlos uzsvērt, ir pirmajā gadījumā Irlandesā, šeit ir par maldināšanu vai negodprātīgu rīcību. Un šeit uzmanību vērsīšu uz to, kad negodprātīga rīcība patiešām ir vairāk situācijā, kad vispirms liekas ir šis absolūtais noraidīšanas pamatojums, bet pēc tam tiek lemts, ka šeit ir šī notikusi maldināšana. Otrajā gadījumā Nehera lietā, tā ir lieta, kas ir pēc sekoja citai lietai, un šeit mēs runājam par šo interesanto jautājumu par šo veco slavu, kas ir saglabājusies no iepriekšējiem laikiem. To mēs arī dzirdējām. Tad mēs zinām, ka ir tāda preču zīme, bet beigās tomēr kaut kādā veidā ir piereģistrēta sava preču zīme. Un Hasbro monopola lieta, tas ir jātājums ļoti bieži. Mēs ar to saskaramies, tātad vairāki vienādi jautājumi. Tātad es sākšu vispirms ar šo pirmo lietu, par kuru es runāju, Skaikik, UK. Tātad 2 iespējamas problēmas, vai negodprātīga rīcība, tātad jūs neņemat vērā trešās puses intereses, tad mums šeit ir vairākas iespējas. Un arī bez tā, ka jums ir nevēršoties pret konkrētu trešo personu vai pusi, vienkārši, bet tas neietilpst preču zīmes funkcijās. Šajā gadījumā, šajā Irlandes lietā, ir pieteikuma iesniedzējs iesniedza Eiropas Savienības preču zīmes pieteikumu. Un tāda preču zīme tika reģistrēta tādām precēm kā gaļa, zivis, medījumu gaļa. Un pirms tam šeit bija kontakti un reāla darbība ar šo uzņēmumu, kas reģistrēja preču zīmu, un otru uzņēmumu, kurš pēc tam iebilda. Un kas notika? 2014. gadā tātad tika Īrija un arī Ornoja pieprasīja atzīt šo preču zīmi par nederīgu, jo šeit tika apgalvots, ka preču zīme ir maldinoša un ka pieteikums par reģistrāciju ir ticis iesniegts ar ļaunprātīgi. Un apelācijas padome konstatēja, ka iesniedzot reģistrācijas pieteikumu, apstrīdētā preču zīme ir izmantota maldinošā veidā, jo ievērojama daļa no šo pārdoto preču nebija no Īrijas, un mēs redzam šī krāsa, zaļā krāsa un visas tās lietas, kas ir.
Un tika uzskatīts, ka preču patērētājs Spānijā uzskatītu, ka tas ir preces nāk no Spānijas, lai gan Spānija patiesībā, gan šis uzņēmums patiesībā pārdeva preces, pienu, sviestu, kas patiesībā bija no Vācijas un Austrijas, nevis no Īrijas. Tām nav īrijas izcelsme. Tātad šeit patiešām katrs patērētājs redzētu šo te saikni starp Īriju un preču zīmi, bet tomēr reģistrācijas laikā nebija šī te konsekvence starp šo preču zīmi un produktiem, un objektīvi bija iespējams, jo definīcija bija ļoti plaša, uzņēmums būtu varējis izmantot preču zīmi un krāpnieciskos nolūkos. Un tāpēc šis tika uzskatīts, ka šo te pamatojumu nevar izmantot. No otras puses, ņemot vērā to faktu, ka patiešām ir gadu desmitu sadarbības starp uzņēmumu, kas reģistrē preču zīmi, La Irlandesa, un īru uzņēmumu, ka tad tā nebija nenozīmīga daļa no precēm, kas nāca no Vācijas, un tika uzskatīts, ka tas ir negodprātīgs nolūks, un tāpēc situācija ir nedaudz atšķirīga, jo šeit jāņem vērā visu kontekstu, visus pierādījumus no 2014., 15., 16. gada, ņemot vērā kas ir noticis šajos gados, tātad ņemot vērā šo preču zīmes reģistrāciju. Un tāpēc tika konstatēts, ka tā patiešām bija preču zīmes pārkāpums. Tas ir ļoti svarīgi, jo rodās līdzīgs jautājums Sky lietā, cik tālu tad šie tik definētie produkti un preces, un ir jautājums, vai tā būtu pienākums definēt produktus kā sviestu, kas nāk no Īrijas, un tika teikts, nē, tas nav tāda prasība, jo, ja tas tā būtu, tad būtu ļoti daudz uzņēmumi, kas šādā veidā pieprasītu. Un, piemēram, Slovenka, kas ir sloveņu uzņēmums, kuriem ir preču zīme, bet tas nenozīmē, ka visi preces viņiem nāk no Slovākijas un ka tur būtu ļaunprātīga rīcība un nav jādefinē, cik daudz no viņu pārdotiem produktiem nāk no konkrētās zīmes, uz kuru uzmanību vērš šī te preču zīme. Bet šeit, kurā gadījumā jāskatās uz negodprātīgu nolūku. Otra lieta, manuprāt, ir ļoti interesanta, jo arī šeit mēs runājam par reputāciju. Tad reputācija 2013. gadā persona iesniedz pieteikumu reģistrēt preču zīmi precēm ar vārdu, kuru gadsimta sākumā kāds bija pārdevis ādas izstrādājumus, un tad šī te preču zīme ir bijusi relatīvi ļoti labi zināma Čehoslovākijas republikā, bet tomēr, ja tas būtu 30. vai 40. gados, jā, bet tas vairs nav skaidri pierādāms, ka joprojām šeit ir tā atlikusī tā atpazīstamība tik daudzus gadus pēc tam. Un, protams, tika konstatēts, ka preču zīme bija plaši pazīstama, 30. gados tā tika faktiski izmantota, un bija zināms gan šis vārds Nehēra, gan arī preču zīme, bet tad patiesībā tas, kas reģistrēja preču zīmi, nemēģināja izmantot šo te preču zīmi. Tas bija ļoti ierobežots laiks. Tad bija jautājums, vai 2013. gadā daudzi vēl atpazīs šo te preču zīmi. Un tika teikts, ka necentās izmantot šo te veco preču zīmi, un tāpat nebija, šī preču zīme pat nebija jebkad reģistrēta, un to arī neizmantoja, jo tāpēc lēmums bija, ka ar to nepietiek, lai lemtu par pieteikumu iesniedzēju negodprātīgu nolūku, jo tas
būtu citos gadījumos aktuāli. Un beidzamā lieta, kur es vēlos pateikt, lai ne pārāk daudz laika neaizņemtu, līdzīgi kā tas bija Hasbro lietā, ko mēs jau dzirdējām vairākas lietas par monopolu. Šis ir ļoti svarīga lieta, un ne tikai par šo jautājumu, jo arī citi Hasbro monopola lietas joprojām tiek izskatītas. Un šeit es vēlos tikai paskatīties uz šo, ka jautājums ir to par šie 5 gadu periods pēc prečzīmes reģistrācija, kad ir šis aizsardzības periods, kad jums nav jāpierāda, ka jūs to reāli izmantojat. Bet kas notiek, ja uzņēmums iesniedz no jauna to pašu vai līdzīgu prečzīmi, pieteikumu par sev piederošu prečzīmi, par tiem pašiem vai līdzīgiem produktiem, kā jaunu Eiropas Savienības prečzīmi, vai tas ir kaut kas aizliegts, vai tas nav, vai tā ir ļaunprātīga rīcība, negodprātīga rīcība vai nē. Interesanti, ka tiesību aktos nav skaidri noteikts, ka tas nav atļauts, un šajā gadījumā tas, kas bija izšķirošais, bija tas, ka skaidri tika norādīts, ka persona, kas to dara, tad vēlās nedaudz atvieglot savus administratīvo situāciju un lai nebūtu no jauna jāpierāda šis te, jāiesniedz pierādījumu, kā tas ir pirmreizējās reģistrācijas gadījumā, un tāpēc tiesa uzskatīja, ka tā ir stratēģija, kura nav savietojama ar tas, protams, neskar trešās puses tiesības, bet tas ir tuvu likuma pārkāpšanai. Tas gan nav noteikts likumā, bet tas ir cenšas izvairīties no administratīviem izdevumiem, un tad pastāv nodoms gūt labumu no tiesiskā regulējuma, mākslīgi radot nosacījumus, kas paredzēti, lai iegūtu šo te aizsardzību. Tad tā tika atzīta par negodprātīgu rīcību. Un, piemēram, situācijā es uzskatu, ka negodprātīga rīcība vai šis ļaunprātīgais nolūks šādā situācijā ir ļoti specifisks, un tas nenozīmē, ka tam nebūtu jāpierāda, ka likums tiek pārkāpts kā franču likumā. Tās bija lietas, kuras es esmu atradis kā pašas interesantākās šajā jautājumā. Paldies! Paldies, tagad es gribētu atvērt tātad iespēju uzdot jautājumus. Nezinu, vai kāds gribētu tad būt tas pirmais. Vai varbūt vēlaties kaut ko komentēt vai izteikt kādu kritiku. Tādā gadījumā varbūt tieši otrādi. No tās puses, kad varbūt paneļa diskusijas dalībniekiem ir kādi jautājumi, varbūt var provocēt kādu domu. Vai es gribu pajautāt auditorijai. Vai šie likumi par ļaunprātību, arī par kuriem mēs šodien runājam, vai tie ir apmierinoši? Ko jūs domājat vispār par likuma ietvaru? Jautājums ir, vai likums ir apmierinošs tāds, kā tas ir? Atbilde ir pavisam noteikti nē, jo ir tik daudz atvērtu jautājumu, un mums ir vajadzīgs daudz vairāk individuālu lietu, un to risinājumi tieši tāpat kā apvienotās karalistes augstākās tiesas lēmumu vēl ir nepieciešams. Bet tā kā man ir mikrofons, es tad gribētu uzdot tieši paneļa biedriem, tieši tā kā Hopsa kungs skaidroja. Tiesību pārkāpums koncepcija Eiropas Savienības likumā jau pastāv, un kur tas atrodas? Un otrkārt, vai ļaunprātība ir tikai elements, kā to saprot panelī, vai arī tiesību pārkāpums, vai arī
tā ir pilnīgi cita kategorija. Jo es, piemēram, nevaru atrast to, ka tiesību pārkāpums vai neatbilstoša izmantošana kā pamatu ļaunprātībai tieši preču zīmes reģistrācijā, bet varbūt tad panelis varētu saikni šo te paskaidrot starp neatbilstošu savu tiesību izmantošanu un ļaunprātību. Paldies par jautājumu. Es izteikšu savu viedokli, kas nebūs nekas cits, kā tikai manas personīgās domas. Kā mēs redzējām arī gadījumā ar Hasbro, kad ļaunprātību analizēja, bija tikai daļēja atsauce uz neatbilstošu savu tiesību izmantošanu. Nebija pat pateiks, ka tas bija pilnībā, vai arī tas bija kaut kas salīdzināms, kaut kas līdzīgs tam. Es nedomāju, ka tas eksistē arī, piemēram, franču likumā, kā neatbilstošu savu tiesību izmantošanu, kā nosacījums, un ka to varētu uztvert vai vajadzētu uztvert kā Eiropas koncepciju. Problēma ar ļaunprātību ir tāda, kopumā ar šo koncepciju ir tāda, ka, un arī, kā Džefrijs Hopps teica, tas, ko es saprotu, ir tas, ka būt relatīvi pelēkam. Kādā ziņā? Tas ir tik un tā saprast, kur ir šī ēna un izmantot savā labā vai pietiekami bieži. Tas nav tikai Eiropas teritorijā, bet ir šo pelēko zonu likumam. Es arī runāju ar tiesnešiem no Ķīnas un Japānas, un viņiem situācija ir līdzīga. Patiesībā es domāju, ka ja vien to pilnīgi skaidri neierobežo un to arī terminā paredz, tad es domāju, ka mums būs eksplozija ar lietām par ļaunprātību. Bet praktiski tas ir diezgan problemātiski ar to strādāt, jo tajā daļā par ļaunprātīgām reģistrācijām, tad mēs varam arī tur identificēt kādas neskaidrības seku elementam, piemēram, kā tur bija izmanīts burts, piemēram, kādā noteiktā gadījumā, vai tas ir tas pirmais pierādījums, vai arī svarīgs pierādījums, kas parāda šo ļaunprātību kā tādu, vai arī tieši otrādi, tas ir kaut kas tāds, kas ir pilnīgi normāls vai normāla pieeja cilvēkam, kurš tikko ir reģistrējis pats savu preču zīmi, kas būtu, piemēram, tādos gadījumos kā Peters un Big Up Case lietā, La Riviera lietā. Es domāju, ka mums vēl aizvien ir jāsakārto elementi, kas šajā jomā pastāv uz ļaunprātību attiecībā. Gribētu atbildēt, jā, vai ir jau tagad princips pār neatbilstošu savu tiesību izmantošanu Eiropas tiesībās. Mums ir pietiekami daudz lietu, piemēram, nodokļu lieta, Halifaksas lieta ir virkne ar tādām lietām. Un likuma normas nevar izmantot mērķiem, kas nav tās tvērumā, kādam tās bija paredzētas. Tāpēc tas savukārt jau, ja es atceros pareizi, tad Eiropas Savienības regulējumu, tad nav tāda mentāla prasība paredzēt nodomu to darīt. Noteikti nav tādas prasības, ka tas, ko jūs procesuāli darāt nepareizi, procesuāli tāda nenosaka, ka to dara negodīgi. Es pats savā prātā diezgan skaidri redzu, ka arī Andreja ir runājis par monopolu situāciju, vai tas, ko viņi patiesībā gribēja izveidot arī apelācijas tiesā un tiesā, ir tas, ka nav iespēja izmantot pieteikumus, lai atbrīvotu no atbildības pār neatbilstošu izmantošanu. Tātad dalību valstīs judikatūra, jūs varat reģistrēt preču zīmi, jūs varat vēlēties to darīt, un ir virkne dalību valstu, kas teiktu, nē, tās nav ļaunprātīgs nodoms, bet jūs parādāt vai pierādāt, kā jūs jau izmantojat tieši šīm mērķim. Bet atejot no tā, tad par monopolu tas ir skaidrs gadījums neatbilstoši savu tiesību izmantošanā, jo nebija nepieciešams klasificēt to kā ļaunprātību vispār.
un pat nebija arī to nepieciešams klasificēt kā negodīgi. Ir arī jau attiecīgi apelācijas lēmumi, ka tas nav kā automātisks noteikums. Ejot tālāk no tā, ka ļaunprātība nav abus de trois komponenti. Brexit nozīmē Brexit, jā, es tiešām pajaukoju. It kā netīšām. Patiesībā tādiem skaidrojumam vai tādai diskusijai nav īpaši daudz vairs ko pateikt, varu tikai piekrist. Patiesībā es domāju, ka nevajadzētu būt, nevajadzētu baidīties no tā, ka ir daudz pelēkās šīs te zonas. Mēs varam vai nevaram precīzi definīciju noformulēt izsmeļošu. Man liekas, ka mums vajadzētu tomēr skatīties uz katras noteiktas lietas apstākļiem. Ja vienīgi tā ir tāda autonoma koncepcija Eiropas Savienībā, un tā būtu jāinterpretē vienādi visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, te gan es teiktu tā, ka apstākļi var būt dažādi. Jā, piekrītu, ka ļaunprātība ir ļaunprātība, un tomēr, ja mums ir ļaunprātība balstoties uz Eiropas Savienības regulējumu un spriedumiem, tad mēs tik un tā varam klasificēt šīs darbības vai bezdarbību, kā negodīgumu vai likumu pārkāpumu balstoties uz nacionālajiem likumiem un tiesu sistēmu. Nav pat runa par Eiropas Savienības regulējumu. To var kvalificēt arī nacionālā likumā. Atbilstoši tam. Tad es domāju, ka mēs esam tieši laikus arī noslēguši, bet vēl bija komentārs. Daļai atbildi ieguvu, bet tika solīts, ka nekas nebūs par sliktiem jautājumiem. Attiecībā uz ļaunprātību, par to, ka tā tiek kvalificēta par ļaunprātību vai negodīgums, attiecīgi. Es arī saprotu, ja es sapratu, tātad tas tiek risināts Eiropas Savienības regulējuma ietvarā. Bet kā tad mēs varam aiziet no koncepcijas, kad lietu klasificē kā negodīgu, nediferencējot to no ļaunprātības? Jo jautājums tomēr ir, vai mēs varam kvalificēt to kā negodīgumu bez ļaunprātības. Tas atkal ir kaut kāda pelēkā zona, es domāju, tādā ziņā. Es vispār nesaprotu, kā tāda situācija var notikt, bet tomēr ļaunprātība ir ļaunprātība, tikko tas tika norādīts mums, un tas jau arī ir tas mērķis, kad mēs vērtējam praktiskās darbības, kas tiek veiktas, tad tās jebkurā gadījumā tiks izdarītas ļaunprātīgi, vai tā nav, vai, piemēram, likuma pārkāpuma gadījumā, piemēram, vai šie termini patiesībā kaut kā nepārklājas savā ziņā. Ja mēs vērtējam konkrētas situācijas, vai arī pastāv argumentācija, piemēram, par to, kāpēc ir tik, iespējams, tik spēcīga vajadzība tās diferencēt. Es pamēģināšu. Ir noteikti, ka nederīgums ir tad, ja pieteikums ir ļaunprātīgs. Lai nu kā jūs izlemjat, kas ir ļaunprātība, un tomēr tā ir jābūt tā pamatā. Nākamā lieta ir, ka cilvēki mēģina to tā kā mīkstināt. Civilie pieprasījumi, civilie pieteikumi par neatbilstošu uzvedību vai negodīgumu vienmēr ir kaut kā tāda tendence pavērst to uz iespēju, ka to nekad neizdarīs godīgs vai godprātīgs cilvēks. Un ja mēs
Ja mēs to tā pavēršam, ka to godīgs cilvēks nekad nebūtu izdarījis, tad to mēs pavēršam par kaut kādu objektīvu standartu. Un jūs vairs neskatāties uz reālo cilvēka nodomu un tā nodoma standartiem, izpētot to, vai viņi ir darījuši pareizi vai nepareizi. Es ticu, ka tad, kad CJU ir atkārtot teikuši, ka jums ir subjektīvs nodoms un jūs to no objektīvas uzvedības arī redzat, tad tieši tā viņi ir domājis subjektīvs nodoms būt negotīgam. Un tam ir vēl viens aspekts, ka ir pārāk viegli pateikt, ka tas ir tā bināri, vai nu tā ir godprātība vai ļaunprātība, bet patiesībā ir vesels spektrs ar iespējams starp ļaunprātību un godprātību. Un tas pienākums ir nevis pieteikumu iesniegt godprātīgi, bet vienkārši samaksāt nodevu, iesniegt iesniegumu, atbilstoši konkrētai formai. Tātad subjektīvais nodoms, kas pamato to analīzi, vai šis cilvēks ir rīkojies ļaunprātīgi vai negodīgi. Tas ir tas, ko es domāju. Es piekrītu. Ļoti bieži negodīgums tiek pieminēts ar šiem diviem citiem vārdiem. Parasti kaut kāda komerces, ne darbība, bet darbības, bieži vien kontekstā ar to, kas notiek tirgū, un tad tiek objektīvi meklēts, kā mēs varam vērtēt šo te nodoma tematu, kuru mēs tik plaši apspriedam. Manā izpratnē ļauns nodoms un ļaunprātība, vēlāk arī kā pierādīts ar piemēriem, tas tā kā var noderēt šo tiesību neatbilstošu izmantošanu, bet ne obligāti. To var uztvert kā nedaudz atdalītu vai kaut kādā veidā atdalītu kategorijās, kad jūs nerīkojaties pret trešo pusi, bet kaut kā paši vēlaties gūt labumu no konkrētā likuma vai formulējuma. Manuprāt, šeit ir viena atšķirība, kad mēs runājam par, vienmēr ir jāskatās, vai ticība, tātad vai par brīdi, kurā mirklī tiek reģistrācija veikta, vai mēs runājam par prečzīmes pārkāpumu, tas nāk vēlāk, kad mēs domājam par laiku un par momentiem, kur ir svarīgi, šī viena iemesla dēļ, ka mēs nevaram identificēt prečzīmes pārkāpumu un ļaunprātīgu nolūku, jo tas nāk nedaudz vēlāk nekā reģistrācijas brīdī. Es tam piekrītu, un es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Jo sacīja, ka šī pārkāpums nāk vēlāk, un jums ir taisnība, jo pierādījums ir tajā īstenošanas direktīvas 3. 2. punktā. Man liekas, mēs to divreiz redzējām šodien pēcpusdienā. Un tas cita starpā saka, ka īstenošanai jābūt ir efektīvai, bet tas nedrīkst aizstāvēt pārkāpumu. Un, manuprāt, ir tā, ka ļoti iespējams novērst pārkāpumus attiecībā uz reģistrētu prečzīmi, ja reģistrācija ir pārkāpjoša. Tātad, jā, es patiešām piekrītu par laiku. Sākumā ir šis posms, konkrēts laika periods, un jautājums, kā šī prečzīme tiek izmantot vai netiek izmantot, vai apstākļos, kad varbūt, ka viņi pat nemaz nezina par šo te. Un vēl viena piezīme, šī atšķirība par laika brīžiem vai posmiem, ja mēs runājam par prečzīmes pārkāpšanu, vienmēr ir jautājums, tad kas tiek pārkāpts, vai tiesības iegūt prečzīmi, vai pašas prečzīmes tiesības, vai tiesības reģistrēt, jo brīdī, kad tiek iesniegts pieteikums prečzīmē, vēl nav pašas prečzīmes. Un, ja mēs domājam par šo brīdi, tad šeit jautājums ir tikai par to, ka tiek pārkāptas tiesības reģistrēt prečzīmi, nevis pašu prečzīmi. Paldies, jā, es arī tam piekristu, jo vienā no piemēriem, ko mēs dzirdējām,
par Itāliju un Francijas lietu. Tur šeit tieši ļoti interesanti par to brīdi, kurš ir šis izšķirošais, jo jums pat var būt jautājums par to. Tad ir 2 uzņēmumi, kuriem ir bijusi sadarbība, un tad vienai nav, tad ir šis lēmums reģistrēt prečzīmi, un otra ir tā, kas patiesībā reģistrē prečzīmi. Tātad beigās tas netiek uzskatīts par ļaunprātīgu nolūgu, un tātad šeit ir ļoti svarīga šī reģistrācijas chronoloģija. Liels paldies, liels paldies. Man ir 10 jautājumi, bet tad mani kolēģi droši vien mani nogalinātu, jo patiešām mums būtu jābeidz. Jā, es jau gribēju teikt, ka man ir jāatvainojās, ka mums noteikti ir jāpārtrauc, bet mums ir vakariņas, un jūs noteikti varat to darīt arī pie vakariņu galda. Bet es domāju, ka tagad mums ir jāturpina pieturēties pie programmas, un vēlos, lai jūs aplaudējat mūsu panelistiem.